Mīļie latvieši, atjaunotā Latvijas valsts jau pastāv vairāk nekā 20 gadus. Savā vecumā tā ir pārspējusi Latvijas brīvvalsti, kas īsā laikā uzrādīja apžilbinošus rezultātus. Pēc Pirmā pasaules kara, pēc pilsoņu kara, pēc Latvijas nacionālās atbrīvošanās cīņām, kara izpostītā zeme, kur visa ekonomika bija sagrauta un izlaupīta, rūpniecība aizvesta uz Krieviju, viss tika atjaunots, un ne tikai saimnieciski atjaunots, bet sasniegti pat izcili panākumi. Daudzās jomās Latvija bija kļuvusi līdzvērtīga vadošajām Eiropas valstīm, gan lauksaimnieciskā ražošanā, gan arī rūpnieciskā. Tagad ir atkal pagājuši tikpat daudzi gadi un vēl vairāk, un tie ir pagājuši pēc mierīgās jauncelsmes 50 gadiem, kad Latvijā bija jau uzcelts tā sauktais attīstītais sociālisms, kad nekas nebija galīgi sagrauts, bet tikai nopostīts vai sociālistiski deformēts. Bija cietusi, protams, morālā fronte, tautas morāle bija grauta, tautas pašapziņa bija grauta, bet arī tā atmodās, un atmodas laikā parādīja, ka mūsu tauta ir dzīvot griboša un dzīvot spējīga. Taču rezultāti, kur palikuši rezultāti? Ja mēs tagad domājam, kāpēc tagad esam tādā dziļā bedrē, finansu krīze, ekonomiskā krīze, tauta masveidīgi aizbrauc no Latvijas, un valdība spēja tikai blisināt acis un nevarīgi čiepstēt par to, ka viss jau vēl nākotnē, viss jau vēl labosies. Un tad ir jādomā par to, kas notika un kā notika arī šī varas atjaunošana Latvijā. Pirmkārt, tā notika ļoti negodīgi. Un mēs paši esam lielā mērā līdzvainīgi pie tā, kas šodien ir Latvijā, ka nebijam pietiekoši modri un prasīgi pret toreiz aizejošo varu, kura patiesībā nekur neaizgāja, tikai pārgrupējās, lai jaunā veidā turpinātu izsūkt Latvijas valsti un latviešu tautu. Pie varas reāli palika tie paši čekisti, nomenklatūras komunisti, ar dažiem pieaicinātiem emigrācijas latviešiem, kuri acīm redzot bija labi audzināti cionistu skolā, kas ir jumts visām arī čekistu iestādēm. Nožēlojamā kārtā pasaules valdnieki turpina valdīt par Latviju, bet latviešiem pašiem tas nav ļauts. Un rezultāts ir tas, ka tauta atrod par labāku atstāt šo zemi, nekā kalpot varai, kura to sistemātiski pazemo un aplaupa. Visa tagadējās Latvijas likumdošana ir izveidota tā, ka privatizācija, kas bija bezgala netaisna, ir ieguvusi likumīgu spēku, ir izveidojusies jauna bagātnieku šķira no tiem pašiem, kuri bagātību un kapitālismu apkaroja kā ļaunāko sērgu, tie tā arī kļuvuši par mežonīgiem kapitālistiem, baņķieriem, rūpnīcu īpašniekiem, un tie tagad smējās par tautu, kura esot lumpenizējusies. Burtiski viņu aplaupīta kļuvusi nabaga, bet vainīga pati. Un mīļie latvieši jāatzīst, ka mēs esam vainīgi, ka līdz galam nesatriecam čūsku, neuzminām viņai uz galvas un neizmetam viņu vēstures mēslainē, bet atļāvam viņai turpināt savu noziedzīgo darbību. Drūmi rezultāti, drūma konstatācija, bet tas ir fakts. Jo nav nekā, kas būtu varējis mums liekt darīt to, kas bija jāizdara līdz galam. Mēs atstājam pusratā, un tāpēc esam tur, kur esam. Un veltīgi ir sevi mierināt ar tādām pašattaisnošanās domām, ka politika ir netīra, ka es tur negribu iejaukties. Nē, tagad sistēma ir tāda, ka atšķirībā no komunistiskiem laikiem, kur iejaukties patiešām nebija ne iespējams, ne arī tas varētu dot pozitīvu rezultātu. Tagad iespējas ir,
bet viņas netiek izmantotas. Un mums ir jāseko līdzi visam tam, kas notiek ikdienā ap mums. Mums jāredz, kuri uzņēmēji veido patiesu rūpniecību, kuri attīsta valsti, kuri dod darba vietas un kuri domā tikai par sevi, maksimāli īsā laikā izgrābjot no uzņēmumiem iespējamo peļņu, pēc tam novedot tos bankrotā, pēc tam pārdodot sazaktos miljonus saviem radiem un draugiem, un tad laimīgie, kā plikie zuši, paziņo, mēs neko neesam ieguvuši. Un to visu atļauj mūsu Latvijas valsts likumi. Likumi, kuri tika sākti veidot jau LBSR augstākajā padomē, pēc tam Latvijas 5. saimā un tā joprojām. Tur bija īstie likumdošanas speciālisti, Linārds Muciņš. Tagad tur ir Kusiņš, kādi mīļi vārdiņi, jauki cilvēciņi, mīļi vārdiņos saucami, palīdzējuši izveidot likumus, ar kuriem var izlaupīt valsti un iedzīt postā tautu. Un vēl 100 gudras galvas, kas prot mirkšķināt acis, blisināt, bet nesaprot, ko īsti dabā nozīmē viņu pieņemtie un apstiprinātie likumi. Drūma patiesība. Un mēs jau zinām, ka saimā valdīja tā sauktā īkšķa vara, ka bija kādi partiju vadītāji, kuriem pietika tikai parādīt uz augšu vai uz leju, un visiem pārējiem bez domāšanās vajadzēja nobalsot tāpat kā komunistu laikos to darīja sarkanie komunisti, kuriem arī nebija vairāk tiesību, kā pacelt roku tad, kad poļitruks to pavēl. Tik tālu nu mēs esam tikuši, esam palikuši turpat, kur bijām. Un rezultāti acīm redzami. Turpinās tautas posts, un arī valsts eksistence ir apdraudēta, jo drīz jau viņa var zaudēt īsti savas valstiskās pazīmes. Pašreizējais valsts prezidents Andris Bērziņš ļoti pareizi sacīja, ka politiski aktīvo cilvēku vairs nemaz nav palicis tik daudz. Un viņam ir taisnība, jo tie, kas varētu savai tautai kalpot, raujās no šīs politikas nost kā no lielas netīrības, bet tie, kas grib kalpot tikai sev, jau atkal sevi piesaka aiz horizonta stāvot, ka nākošajās vēlēšanās mēs atkal tieksimies pēc varas. Tas ir Ainārs Šlesers, Ainārs Repše, un viņu kompānijas atbilstoši katram sava. Protams, katram sava kabata, vajadzība, bet tikai patriotismā gan nevienu no viņiem nevaram apvainot. Strādājuši priekš sevis, domājuši par sevi, grābuši, ko spēj, vajag vai nevajag, un kaut vai Repšem visi iespējamie transporta līdzekļi izņemot zemūdeni. Vēl to viņam vajag, laikam. Tad nu sauksim viņu atkal pie varas, lai strādā cilvēks, svīzdams savā labā tautas godam. Būs Latvijai viena privāta zemūdene. Smieklīgi nožēlojami. Ja skatāmies uz viņu labajiem darbiem, tad kādreiz jau var atrast arī tos. Repše taču atjaunoja latu. Bet ja mēs salīdzinām Repšes lasi ar Kārļa Ulmaņa latu, tad man ir kauns uz šo lasi skatīties. Jo viņš ienāca Latvijā kā tautas nabadzības un posta padziļinātājs, pensionāru uzkrājumu iznīcinātājs, tautas nabadzības veicinātājs. Lauku cilvēku ražotā produkcija vairs nebija izdevīgi pārdodama ne Igaunijā, ne Lietuvā, jo tur visur bija cits valūtas kurs, ko salīdzinot ar mūsu latu, viņiem bija izdevīgi gan pārdot savu preci pie mums, bet nevis mums pie viņiem. Un tā visu sarūpē mums ģeniālais Repše, kurš atkal grib gādāt par Latvijas labklājību, kurš sauc tagad palīgā mums vairs neziedot viņam miljonu, bet dot padomus, jo tikai kopīgi mēs varam iziet no dziļās bedres. Ģeniālas idejas. Cik daudz muļķu vēl būs, kas uz tādu āķīti uzķersies. Žēl Mārtiņa Bondara. Izskatās, ka viņš ir godīgs cilvēks, bet katrā ziņā ne līdz galam gudris, ja gāja kompānijā ar tādu draugu kāds Ainārs Repše. Repše taču savā laikā ļoti veikli atkritījās no Latvijas nacionālās neatkarības kustības.
Jā, Berklaus viņu atzina par cilvēku, kas ir alkatīgs un kas neder kā valsts vadītājs. Bet viņš ātri vien kļuva par bankas vadītāju. Tur viņš kopā ar Godmadi veiklā kārtā aizspīrēja uz Krieviju vagonu ar padomju naudu. Pilnīgi par pliku velti, nevis tā, ka igauņi vai lietuvieši, kas prasīja kaut vai simbolisku samaksu. Lieliski darbi, labi panākumi. Kā bankas vadītājs viņš arī nekontrolē pietiekoši Baltijas bankas darbību un būtībā ir līdzvainīgs šīs bankas bankrotā, līdzvainīgs tautas iekrājumu zaudējumos, kas tika mērķtiecīgi plānoti šīs bankas noziedzīgo vadītāju smadzenēs, un ko arī Repšam vajadzēja manīt. Jo šo lietu saprata ļoti labi pat ierindas ebreji. Piemēram, Mihails Ārons, sinagogas priekšnieks tajos laikos, ļoti lieliski saprata, ka Baltijas bankas politika ved uz bankrotu. Un viņš gribēja savus uzkrājumus izņemt no šīs bankas, taču viņu arī piemuļķoja premjera Gaļa vārdā apsolot, ka valsts dod garantiju, ka šī banka neaizies pa burbuli, ka tā nebankrotēs, ka tā tiks saglabāta. Un nabaga Ārons arī pazaudēja savus iekrātos 500 latus, un tie nepārvērtās 1000 latos. Tā kā redziet, sistēma strādā visu laiku, un viņa strādā vienā virzienā. Laupītājiem par labu, vienkāršai tautai par ļaunu. Vienalga, vai viņš ir latvietis vai žīds, ja var nozagt, zog visiem. Nu, tas jau vēl nav viss. Repšam jau pieder arī turpmākie varoņu darbi. Viņš taču ir arī tas, kurš parakstīja šīs garantijas Liepājas metalurga vadībai. Pie tam, vai gan mūsu valdības vīri un ministri varēja nezināt, ka metalurga akciju paketi tura cilvēks, kurš neprot latviešu valodu, kurš tātad ir Latvijas pilsonību nopircis Aldermanes birojā, droši vien ne jau par nieka naudu, bet lai varētu pamatīgi izvērst savu darbību. Jā, šis cilvēks līdz šai dienai nemāk latviski, bet viņam, tādam ieklīdenim, tika dotas garantijas, valsts garantijas, ka tā nu tagad pilnā mērā uzņemās līdzatbildību par visu, ko šis ideāli ticamais cilvēks darīs. Vai tas ir idiotisms vai noziedzīga nodevība? Un tur ir iesaistīti ne tikai Repše, bet arī Zaļo zemnieku savienības cilvēki. Cilvēki, kuri gribot, negribot jāatzīst par īsto mafijas aizsargjoslu likumdošanas laukā. Tiešām tā un ne citādi. Lai arī šī partija izliekās par Kārļa Ulmaņa cienītājiem, lai arī viņi šad un tad pulcējās Kārļa Ulmaņa jubileja laikā pikšās, lai arī viņi tur izdzer konjaku un dažreiz varbūt pat uzslavē nabaga Kārli, visa viņu politika ir bijusi vērsta uz to, lai iznīcinātu Latvijas lauksaimniecībā visus Kārļa Ulmaņa sasniegumus. Gan lopkopībā, piensaimniecībā, bekona audzēšanā, gan cukura ražošanā un tā joprojām. Viss ir izdarīts līdz pēdējam. Un tad nav jābrīnās un būsiet ievērojuši, ka Zemnieku savienības kongresā Jelgavā, kas notika vēl šogad, piedalījās arī it kā Ulmaņa lietas turpinātājs Breša kungs. Bet Breša kungs ļoti bēga no kameras. Kā viņš liecās, kā viņš izvairījās no tā, lai viņa vaigs neparādītos starp kongresa locekļiem. Ievērojiet, kāpēc viens slēpties vienam godīgam Kārļa Ulmaņa lietas turpinātājiem. Nesaprotu, bet Breša kunga kautrībai ir noteikts pamats, jo viņš negribēja pierādīt, ka joprojām valdīt turpina tie paši, kas Latviju izsaimniekoja jau Padomju impērijas laikā. Viņš uzskatīja savu klātbūtni par vajadzīgu kongresā, bet savu seju par nevajadzīgu kameras objektīvā. Tātad viņi zina, ko dara, bet mēs vēlētāji nezinām, par ko mēs balsojam. Un arī viss tas, kas notiek Jelgavā, ir būtībā
tests latviešu politiskai domāšanas spējai. Jo visas tās lietas, kas notiek arī ar autobusa šoferu pieņemšanu un viņu tiesību ierobežošanu par dažāda veida mafioziem gājieniem, arī Jelgavas novada dižā mednieku savienība, kas var atļauties visu, ko pilnīgi bezvainīgi pārkāpt likumus. Tātad te ir ko padomāt. Tur patiešām ir mafijas perēklis. Vēlētāji, neguliet uz ausīm. Saeimas vēlēšanas te jau pēc gada. Jāapdomā, kas ko dara, kas kam der, un vai mums tādi ir vajadzīgi valsts vadībā. Daudz skumjāks stāsts jau ir par Rīgu. Tur jau lielā mērā ir noticis tas, kam nebūtu jānotiek Latvijas mērogā. Protams, tur ir varbūt sava daļa arī krāpšanās un nelietīgas vēlēšanu rezultātu viltošanas, bet to netik viegli pierādīt. Bet kas gan ir skaidri redzams, ka rīdzinieki nespēja domāt sakarīgi par to, kam uzticēt politisko vadību galvaspilsētā. Ņemsim to visvienkāršāko gadījumu, kas bija visiem zināms, kļuva caur puķu paviljona pārbūvi. Cik dārgas iznāca šīs stikla būdiņas. Kvadrātmetra cena sasniedza jau teju 3000 latu. Ik viens lauku cilvēks par 2 kvadrātmetru cenu ir gatavs uzbūvēt labu un pamatīgu māju. Bet Rīgas kungi šo naudiņu izslauca no pilsētas budžeta, sabāza savās kabatiņās, un viss ir kārtībā. Jo pietika Ušakova kungam paziņot, ka eksperti ir pārbaudījuši, ka izcenojumi ir normāli, bet izcenojumi ir absolūti nenormāli. Lielāka ņirgāšanās par Latvijas latu nemaz nav iespējama. Un kāpēc tad mēs vēl šodien to latu aizstāvam, kuram vairs nav nekādas vērtības mūsu valstī? Latvijas lasis ir izgāzies galīgi, jo to izgāž tie, kas viņu ieviesa. Izgāž tie, kas no šīs valsts joprojām cer iegūt tikai personīgo labumu un aplaupīt tautu. Tas ir pilnīgi nepārprotami. Un tāpēc ir grūti saprast arī to, kas tā tagad par patriotisku brālību izveidojusies, kuri kliedz par latu un pret eiro. Apskatīsimies mazliet tā uz vēsturiskiem notikumiem, vēsturiskās secībā. Kārļa Ulmaņa lats bija patiešām skaista, patiesa nauda, ar valūtas un zelta segumu, arī ar ekonomiskās produkcijas segumu. Un šo latu vienā likteņstundā kā zemeņogu aprija Krievijas rublis. Aprija un viss. Pielīdzināja nekam, un to, kas bija iespējams zakt, zaga un izveda uz Krieviju. Visai līdzīga situācija varētu atkārtoties. Nebūsim naivi, skatīsimies Krievijas televīzijas kanālus, un mēs redzēsim, cik intensīvi tur tiek propagandēta impērijas atjaunošanās ideja. Cik lieliski tur tiek runāts un stāstīts par jauniem bruņojuma veidiem, par efektīvāku bruņojumu, cik neatlaidīgi Krievija demonstrē savus muskuļus taisni virzienā uz Baltijas valstīm. Un mēs izliekamies, ka tas neko nenozīmē. Nē, tas nozīmē daudz. Krievijas aprēķini ir nepārprotami. Viņi gaida uz izdevīgu momentu un zināmu hausa iestāšanos varbūt Eiropas Savienībā un NATO, lai tad vienā pēkšņā triecienā uzliktu vāku visai Baltijai. Pašreizējie militārās tehnikas līdzekļi dod iespēju visu Baltiju padarīt pretoties nespējīgu 15 minūšu laikā. Un tur nav vajadzīgas daudzas izvērstas divīzijas un milzīgas tanku masas, ko varētu pamanīt no dežūrlidmašīnām, kuras lido pa mūsu valsts teritoriju. Tur pietiek ar pavisam nelielām, precīzi sagatavotām un izvietotām desanta vienībām no sauszemes, no austrumiem, no rietumiem un arī no jūras.
Un viss var notikt vienā momentā. Vāks uz Baltijas. Diezin vai NATO būtu gatava cīnīties par Baltijas valstu neatkarību, ja Baltijas valstīm katrai ir sava nauda un savs maks. Diezgan apšaubāma ir tā morāle, kas valda rietumos. Bet toties, citā ziņā viņi ir ļoti konsekventi. Un te nu vajag saprast to, ko nozīmētu, ja mums būtu eiro kā valūta. Tas nozīmē, ka mums un Eiropai būtu kopīgs naudas maks. Un te mēs varam būt pilnīgi droši, ka nekādā ziņā NATO nepieļautu to, ka Krievi izstiep roku pēc viņa naudas maka. Tas būs trieciens momentāls, spēcīgs un iznīcinošs. Un lūk, tāpēc jau taisni Kremļa kuratori Rubiks, Mirskis un viņu latviešu līdzskrējēji mauro. Dieva dēļ nevajag nekādu latu atlaist, nekādu eiro ieviest, neko tam līdzīgu, jo tuvāk Krievijai labāk. Viņa aprija Kārļa Ulmaņa latu, viņa aprīs arī Repšes lasi. Nē, šis Repšes lasis nemaz nav tā vērts, lai par viņus iekarst un strīdētos. Mihāls Gorbačovs ļoti pareizi sacīja toreiz, kad Igauni jau iestājās Eirozonā. Ka iestāšanās Eirozonā Igaunijai ir otrs lielākais sasniegums pēc neatkarības atgūšanas. Precīzi vārdi. Šoreiz Gorbačovs bija godīgs un nemeloja. Saprotiet jau latvieši, kam nav tas prātiņš īsti mājās, ka jūs šodien kalpojat Kremļa vajadzībām un viņas ejiet kopā un kopsolī ar viņas pakalpiņiem ar Rubiku, ar Mirski. Jā, dažos citos jautājumos viņiem varbūt ir arī taisnība. Neteiksim, es negribu nebūt apmētāt Rubiku ar akmeņiem, tāpēc, ka viņš ir vienīgais komunists. Tāpat, kā Latvijā ir dažkārt noticis ar vienīgajiem čekistiem. Nu labi jau ir, ja kāds nemaina ādu līdzi ar visām vēja pūsmām un vēja maiņām. Labi, ka viņš ir atklāts, bet politika, kuru viņš aizstāv un virziens, kurā viņš grib mūs vest, ir ļoti kaitīgs. Jo Latvijai nav ļaunāka ienaidnieka par Krieviju. Neviena valsts, neviena pasaules vara nav latviešu tautas dzīvēm spēkam kaitējusi tik daudz, cik Krievijas impērija. Un ja Livonijas laikā mums nebūtu nākuši palīgā tie paši daudzkārt nolamātie un noniecinātie bruņinieki, tad mēs jau sen vairs nebūtu kā tauta. Mēs sen būtu asimilēti, iznīdēti. Lielā mērā mums izdevās izdzīvot tikai tāpēc, ka kopā ar Rietumeiropas latviešu atlikumu, kopā ar bruņiniekiem, kuri arī nebija latviešu tautības cilvēki, mēs spējam apturēt Krievijas ekspansiju uz rietumiem toreiz. Un tādā veidā mēs paspējam atjaunoties kā tauta, nodibināt savu valsti, un tādēļ mēs vēl šodien esam te un varam runāt savā valodā. Krievija, kā valsts, mums ir parādā visu savu teritoriju, no tālajiem austrumiem līdz rietumiem, Kaļiņingrādas apgabalam. Ieklausieties, kā skan turienes upju nosaukumi. Tālajos austrumos Habarovskas novadā, tek upīte Kūra. Kūru upīte. Tek upīte Usūri. Tas nozīmē ļaunie gāri senā obru valodā. Tek upe Gonama, kuras krastos bijušas labas ganības. Tek upe Oļokma, oļakmeņiem bagātā upe. Tek upe Ļēna, kas ir lēna un bija lēna. Un tā joprojām. Tek upe Oka, kas sevī nes skaidru un dzidru augstu ūdeni no kalnu strautiem kā oka. Visa Sibirija ir pilna ar baltiskiem un latviskiem upju nosaukumiem. Pura, taču arī nesaucās Bolotnē, bet Pura, jo viņa tek caur purvu. Meža, tek caur mežu, un arī nesaucās Ļesnājā, bet meža. Tāpat mežaņa, tā no tā paša vārda atvasināta. Krievijai
pašai nepieder ne pēda zemes. Viņa visu ir laupījusi. Krievu nācijas kā tādas vispār nav. Ir tikai tauta, kuru sauc par krievu tautu, bet kurai nav etniski vienāda veidola. Vismaz 5, 6 etnotipi ir ļoti atšķirīgi pēc savā rasiskā un etnoloģiskā materiāla. Tanī pašā laikā runā it kā krievu valodā. Šī mākslīgi veidotā nācija nav cienīga iznīcināt visvecāko tautu baltās rases vidū, un tie esam mēs latvieši. Arī lietuvieši ir mazliet jaunāki par mums. Savā ziņā viņi ir tā paša vārdu fonda nesēji, savā ziņā jaunākā hetu valodu vārdu fonda mantinieki. Un te mums nav jākaunās no aizvēsturiskās patiesības. Mēs esam bijuši globāla lielvalsts, kas runāja vienotā valodā, ko tagad pilnīgi skaidri var izlasīt lielajā pasaules Atlantā, pie kura izdošanas ir strādājuši arī mūsu valodnieki, arī Ojārs Bušs, Latviešu valodas institūta direktors, personīgi ir piestrādājis un darījis labu darbu. Tikai beigās viņam pietiek drosmes salikt punktus uz visiem i un pateikt to, ka lingvistiski ir skaidri pierādīts, ka kuru lielvalsts pastāvēja globāli, bija izplatīta par visu Eirāziju, Āfriku un Ameriku. Tie ir fakti, kurus vairs neviens nevar apgāst. Un šos faktus ļoti labprāt savās interesēs izmanto itāļu zinātnieki, atsaukdamies taisni uz to, ka arī viņu valoda ir cēlusies no mūsējās, un ka viņu valoda tāpēc ir vecāka par grieķu valodu. Jā, un tā ir patiesība, bet mēs, latvieši, par to nedrīkstam runāt. Jo kaut kur, kaut kāda gudra un pārgudra augstākā struktūra mūs grib nolikt pie tiem, kuri pēdējie nokāpa no kokiem, un kazi kaut kā iemantoja latīņu alfabētu, ka pašiem mums nebija pat savas rakstības. Ak, šausmīgākie meli. Mūsu rakstībai ir atrasti dokumentāli arheoloģiski pierādījumi, kurus datē ar 15 līdz 17 tūkstošu gadu vecumu. Par to arī mūsu zinātnieki kautrīgi klusē. Mūsu tautai antropologi ir atklājuši kādu īpašu gēnu, kuru sauc LVB. Gēns, kas ir raksturīgs cilvēkiem ar altruistiskām nosliecēm. Cilvēkiem, kuri ir gatavi vienmēr izpalīdzēt citam, nevis vairot ļaunumu. Un tie bija mūsu senči. Tie bija mūsu senči, no kuriem vēl šie 6% saglabājušies arī mūsdienu latviešos. Kauns un žēl, ka mēs esam tik vāji, ka neprotam pacelt galvas un paskatīties tiešām no augšas uz šo pasauli, uz šo netīro, nelietības piedraņķoto, politiski melīgo, noziedzīgo pasauli, kura veido tādu attīstību, kas var nest tikai postu visām tautām, arī jaunajām, arī tām, kuras noformējās tikai 17. gadsimtā. Jā, un tādas ir gandrīz lielākā daļa Eiropas tautu, izņemot somus. Viņu vēsturīte ir sekla, viņu zināšanas par pagātni niecīgas. Bet mēs bijām, esam un mēs būsim, neatkarīgi no tā, ka mūs grib iznīdēt arī šodienas izredzētā tauta, kuru patiešām Dievs izredzēja, bet ne jau pašu nopelnu dēļ, bet tikai cilstēva Ābrama nopelnu dēļ. Un šis Ābrams nebija cēlies no šīs tautas, jo viņš dzīvoja tad, kad tuvos austrumus un visu to reģionu, kur tādi ir izplētušās arābu tautas, vēl apdzīvoja balti. Tātad mēs varam sacīt, no mums ir cēlusies šī izredzētā tauta, no mūsu atlikuma. Jā, arī mūsu tautas daļa un liela daļa bija atkritusi no Dieva, bija izvirtusi, bija zaudējusi savu cienījamo stāvokli, bet liela daļa arī to saglabāja līdz vēlajiem viduslaikiem, Ziemeļa Eiropā. Te vēl bija dzīva senču ticība,
un tā bija tāpat ticība uz vienu mūžīgu un dzīvu Dievu, kuru valodās runājušie sauca par vitas svātu, vai hetu valodās runājušie par svante vitu. Lūk, šīs reliģijas patiesības lielā mērā ir iegājušas arī jūdu reliģijā, un vecās derības 1. Mūzes grāmata satur daudz materiāla, kas ir tieši pārmantots no mūsu senās reliģijas. Tas nekas, ka šie materiāli ir ienākuši caur kuru lielvalsts atlūzām, caur šumeriem, caur varbūt hinduismu, caur Ēģiptes reliģijām. Jā, tas bija periods, tie bija daudzi gadu tūkstoši, tās augtās teogonijas laikmets, kad cilvēki ražoja dievus savā fantāzijā, izdomāja tādas dievības, kurām varētu pielabināties ar upuriem un kaut kādā veidā noskaņot viņus par labu sev un cilvēka muļķīgā iedoma kalpināt Dievu savās interesēs. Tā vai tā izgāzās. Tāpēc jau tagad ir atkal kristīgais laikmets, ir jaunie laiki, ir šī mūsu ēra, kura iedibināta pēc Jēzus Kristus dzimšanas. Bet Jēzu Kristu izredzētā tauta noliedza un sita krustā, skaļi kliedzot, lai viņa asinis nāk par mums un mūsu bērniem. Mēs visi esam liecinieki, caur gadu tūkstošiem šīs asinis ir nākušas, un mums jābrīnās, kāpēc tas tā var notikt. Un te ir tas garīgais pirmcēlonis, šī Dieva dēla noraidīšana un sodības uzprasīšanās. Taču tāpēc jau vairāk nesaprotams ir tas, ka šīs tautas pārstāvji, kuri nepārprotami joprojām uzskata, ka visa viņu rīcība ir pareiza, arī Kristu noraidot, tagad uzskata sevi par netaisnīgi vajātiem cietējiem. Liekulības kalngals. Cionisma murgi, lai nevienu nesamulsina. Tie, kas nav bijuši par Dievu, ir nostājušies pret Dievu un no Dieva soda neizbēgs. Nekas tur nelīdzēs. Var sūdzēties, var melot, var žēloties. Bez grēku nožēlas un atzīšanās nebūs uzvaras ne Izrēlai, ne Krievijai, nevienai asiņainai pasaules varai, kas ir bendējusi cilvēkus sātanisku varu mudināta. Mācieties visi no vēstures. Vēsture runā skaidru valodu, un vēsture ir pierādījusi, ka viņas likums pastāv kā dzīves dzelzs likums. To neviens nav varējis atcelt un neatcels. To neatcels ne Krievijas cari, ne komunistu bandīti, ne cionisti, ne Amerikā, ne Krievijā, nekur. Taisnība pieder Dievam, tā ir mūžīga. Patiesība ir Dieva komponente. Nevelti Jēzus Kristus sacīja, ka esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Šī patiesība un dzīvība uzvarēs un pastāvēs. Ārpus viņas nekam nav nākotnes. Nekam. Un vismazāk nākotnes ir tiem, kuri izpilda šīs pasaules valdnieka pasūtījumus. Vienalga pat kalpojot baznīcā un klanoties nelietīgai pasaules varai, melojot pēc pasūtījuma, izdomājot teoloģijas, kuras ir līdzvērtīgas seno laiku un aizvēsturiskai teogonijai, Dieva ražošanai pēc sava prāta. Dievs ir mūžīgs, netverams, neuzvarams, bet uzvarošs. Viņam piederēs pēdējais vārds pasaulē, Latvijā un mūžībā. Pietiek.